par latviešiem un krieviem. Šos neatkarības, jeb tā saucamos neatkarības gadus, es esmu bieži dzirdējis gan latviešus šķendējamies par to, ka krievi mūs neciena, gan krievi šķendējamies par to, ka latvieši neciena viņus. Tā kā esmu latvietis, tad iedomājos sevi krievu vietā. Un ja man kā krievam būtu šeit jādzīvo, par ko tad es cienītu latviešus? Vai par to, ka vairāk kā 20 gados mēs savu zemi esam izpārdevuši pa daļiņām? Vai par to, ka mēs esam skraidījuši pie dažādiem Eiropas, Amerikas emisāriem pēc padomiem un izpildījuši jebkuras viņu vēlmes, kā ļoti paklausīgi un uzticami suņi? Par to, ka mēs esam pieļāvuši tādas situācijas kā Bauskā, kad mūsu paši tautieši iznāk uz ielas, tāpēc, ka ir aizslēgta viņu slimnīca. Un ministrs, pareizāk sakot, ministre, nosūta pret viņiem specnazu, speciālu uzdevumu vienību. Bet mēs pārējie klusējam, kaut gan tā ir mūsu tauta, tie ir mūsu paši cilvēki, kuriem ir noņemta slimnīca. Vai par to mūs var cienīt? Runāt mūsu valodā, cienīt mūsu kultūru, gribēt būt par latviešiem kopā ar latviešiem, tā ir cieņas izrādīšana, tās praktiskajā formā. Un to mēs varam prasīt no kāda tikai tad, ja mēs paši sevi cienām. Bet ja mēs izturamies pret sevi, pret savu tautu, kā nožēlojami kalpi, vergi, lielvaru līdzskrējēji, tad par ko mūs var cienīt krievi? Pirms kādam kaut ko pārmest, mums ir jāieskatās katram pašam sevī. Un jāsāk ir ar cieņu pret sevi. Tad, kad mēs varēsim būt lepni un pateikt to, ka mēs esam lepni, ka esam latvieši, tad, kad mēs varēsim lepoties ar saviem sasniegumiem, tikai tad mūs kāds cienīs. To es arī novēlu.